Es jūs ievedīšu no pagātnes jau mazliet nākotnē. Vēlos arī pateikt paldies Nēlam par brīnišķīgi izraudzīto vietu, jo kinoteātri arī ir tās ēkas ar to funkciju, kurām ir jādomā par aizpildījumu. Kinoteātri vienmēr ir bijuši vēsturiskajos centros cilvēki. Tas ir bijis iemesls, kāpēc cilvēki nāk uz centru. Un kinoteātri arī ir līdzīgi kā tirgi, par ko es tagad pastāstīšu pārmaiņu priekšā. Jau vairāk kā gadu man ir bijusi iespēja strādāt ar Rīgas pašvaldības īpašumiem. Un šajā reizē iepazīstināšu ar vienu no tādiem nozīmīgiem un lieliem projektiem, kas noklāja citu Rīgas daļu nekā iepriekšējās prezentācijās dzirdējāt Rīgas centrālu tirgu. Un prezentācijas nosaukums ar ideju uz tirgu ir tāds turpinājums mūsu kopīgai iniciatīvai, izstrādājot Rīgas centrāla tirgus attīstības koncepciju, kur sabiedrības iesaistes pasākumos arī mēs aicinājām nākt ar ideju uz tirgu. Esam pieraduši dzirdēt ideju tirgus, kur nākam klausāmies, un arī šis varbūt daudziem ir tāds iedvesmas pasākums, kur uzzināt ko jaunu, bet tas ir tāds arī, ko Neilam es vēlos nodot no mūsu sabiedrības iesaistes pasākumiem, ka šī ir tā vieta, kur pašam, ja tev ir ideja, liec to galdā. Mazliet vēstures. Rīgas centrāla tirgus vienmēr ir bijis Rīgas pašvaldībā un Rīgas pilsētā nozīmīgs tāds objekts. 2030. gadā centrāla tirgus varēs svinēt jau savu 100-gadi. Ļoti interesanti pērtot vēstures materiālus, ko tagad ļauj digitalizācija. Katram ir pieejams, piemēram, platformā Redz dzirdi Latviju, un tur arī ir vai periodika LV, kur var izpētīt, ka jau 20. gados pašvaldības politiķi ļoti cīnījās jau un strādāja ar šo te jaunā tirgus ideju, un ir pat pieejams tāds propagandas klipiņš, kur ir safilmētas žurkas un žurku ķeršana vēsturiskajā tirgū, kas atradās pilsētas krastmalā, tātad pie Daugavas, iepratim Vecrīgai. Un, protams, Rīgas centrāla tirgus ir arī interesants aprites ekonomikas kontekstā. Tas ir viens no pirmajiem tādiem liela mēroga apritīgas būvniecības projektiem, jo Rīgas centrāla tirgus paviljonu būvniecībā izmantoja demontētu dirižabļu angāru metāla konstrukcijas. Bieži vien arī Wikipēdijā ir nepareizi uzrakstīts, ka tie ir tie angāri, ko mēs redzam. Tepat Rīgas centrā tie 4 paviljoni, 5 paviljoni, bet nē, tos uzbūvēja jaunus pēc arhitekta Pāvila Dreimaņa projekta, taču tika izmantotas šīs te metāla kopnes. Rīgas centrāla tirgum nekad nebija naudas, tā ir arī tā pirmsākumos, un ir atrodama arī sārakste ar Rīgas pašvaldību, ar Rīgas, arī tajā laikā bija tāda kā kapitāla sabiedrība pašvaldībai, kas Rīgas tirgu būvēja. Visu laiku ir vēstules pašvaldībai, kurā tiek lūgts rast vēl un vēl finansējumu. Rīgas centrāla tirgus būvniecībā arī piedalījās visi tā laika ievērojamie būvnieki, gan Ludviga Neiburga uzņēmums, gan arī citi uzņēmumi. Tā kā tās paralēlas ar mūsdienām ir diezgan līdzīgas. Un, lai cik tas nebūtu ambiciozs un vienmēr liekas, ka kādreiz jau tirgus gan bija pilns, arī tā pirmsākumos tirgu izmantoja citām funkcijām, jo acīm redzot nebija tik daudz varbūt tās pārtikas un tirgotāju tajā brīdī, un te ir arī vēsturiskais fotos, kur mēs redzam, ka ir gan bijusi auto izstāde, gan arī ir bijuši arī dažādi notikumi, arī okupācijas režīmu, tādas propagandas sanāksmes ar diezgan tādām apkaunojošām bildēm, kuras arī arhīvos var apskatīties. Mūsdienās, protams, nekas nav mainījies. Tirgus savā pirmatnējā izskatā vēl joprojām ir uz vietas, taču šī ir kļuvusi tāda Rīgā ļoti nozīmīga investīciju zona. Izstrādājot Rīgas centrāla tirgus koncepciju, arī par to pārliecinājāmies arvien vairāk, un tāpēc arī šī te sarīkojuma kontekstā tā ir tāda svarīga tēma, par kuru runāt arī vēlāk jau tādā domapmaiņas hackathonā
paviljonā. Te ir daži projekti, kas Rīgas centrāla tirgu ir paveikti 23. un 24. gadā. Kāpēc šis laika periods, jo 2022. gadā tika reorganizēts vairākas Rīgas kapitāla sabiedrības, un Rīgas centrāla tirgus nonāca zem Rīgas namu lietu sarga. Un neskatoties uz to, ka, piemēram, nomainīt Sakņu paviljona jumtu ir milzīgs projekts, šie te projekti paši pēc būtības vēl neatrisina to, ko tirgus nozīmē pilsētai, un neatrisina to vajadzību, ko sagaida pilsēta un pilsētnieki no tirgus. Un tāpēc viens no tādiem šajā te rindā, viens no svarīgākajiem bija saprast tādu secību, kā tad Rīgas centrāla tirgu varētu sakārtot. Un, protams, ka tam var tikai palīdzēt šādi lieli sabiedrības iesaistes fórumi un arī tāds darbs pie koncepcijas, pie idejas, kā tad iesim. Ļoti būtiski, kas ir Rīgas centram vispār raksturīgi arī citos kvartālos, privātos kvartālos, piemēram, Vefā vai vēl kur citur, ir šī dažādā īpašuma piederība. Ja, te ir uzskatām, ja mēs redzam, cik daudz dažādu īpašnieku ir Rīgas centrāla tirgu. Tā, višķiņa aizskrēja. Lūk, un tad ķeroties pie telpiskās attīstības koncepcijas, mēs organizējām iepirkumu konkursu, kurā uzvarēja tāda autoru komanda. Viņa šeit noteikti ir zālē, varbūt jūs varat piecelties un pamāt ar roku. Teica, ka būs, kur ir, jā, super, sveiki, Agija. Un šis bija tāds ļoti nozīmīgs kopdarbs, kurā pasūtītājs nebija tā, ka noslēdz līgumu un tad sagaida pēc 4 vai 6 mēnešiem rezultātu. Mēs ļoti aktīvi iesaistījāmies un arī ļoti aktīvi sadarbībā ar šiem te koncepcijas īstenotājiem strādājām un aptaujājām arī visdažādākās puses iesaistītās, lai tad tiktu pie laba rezultāta. Un tas, ko mēs visi kopā sapratām, ka tā galvenā lieta, kāpēc Rīgas centrāla tirgus varbūt ir tāds haotisks, daudzi par viņu slikti izsakās, bet tomēr iet pirkt gan plaušas, gan vēl kaut ko, gan arī pidžamas var nopirkt Rīgas centrāla tirgu, ir tas, ka nav saprotams, kur kas atrodās, un ka tas pirmais būtu saprast šo te zonējumu, un attiecīgi tā jaunā koncepcija paredz tirgu sadalīt 3 tādās loģiskās funkcionālajās zonās. Atvēlot, kā jūs šeit redzat, atvēlot tirgumu tādu no visas lielās teritorijas, atvēlot vienu konkrētu zonu četros vēsturiskajos paviljonos. Tie, kas tā rūpīgāk skatās, daudziem liekas, ka visi paviljoni ir vienādi, taču ne, perpendikulāri kanālam izvietotie paviljoni ir nedaudz mazāki, un tad ir tāds lielāks paviljons, kas pašlaik ir gaļas paviljons, kurš ir ļoti īpatnējs, ko arī daudzi pat nav pamanījuši, ka tam pievienojās tāds kā atsevišķs apjoms gar pilsētas kanālu. Tātad saskaņā ar jauno koncepciju tirguma tiek atvēlēti šie 4 mazākie paviljoni. Tad ir viss pārējais, no kuriem tāda mazā tirdzniecība un rūpniecības preces, dažādas kafejnīcas, tās izvietotos vēsturiskajos spīķeros un lielais gaļas paviljons tad tiktu nodots citai funkcijai. Un iedzīvotāji iesaistas pasākumos tika izskatītas ļoti daudz funkcijas, varēja arī par tām balsot un tādu lielāko, protams, balsu skaitu ieguva kultūras funkcija, bet arī šis paviljona izmērs pieļauj sporta funkciju vai jebkuru arī citu funkciju. Un nemazāk svarīgi ir tas, ka jūs redzat, neko šeit klāt neviens nepiedāvā piebūvēt, arī tās ambīcijas ir cilvēciskošana, sakārtošana, kas arī ņemot vērā paviljonu lielos izmērus, ko jau redzējāt iepriekšējos slaidos, prasa lielus līdzekļus. Tā galvenā lieta ir sakārtot publisko telpu un izveidot arī vietu, kur cilvēkiem pulcēties. Jo, lai arī tirgus pulcē daudz cilvēku, patiesībā tā apsēsties vai apēst kādu sviestmaizi vai nograust ābolu, tirgu nav kur, un jaunā koncepcija paredz
pat 4 laukumus. Ja? Viens būtu tad tirgus laukums, tad tāds centrālais laukums, kas saved visus apmeklētājus kopā, un priekšlaukumi, tādi sānu laukumi pie jaunās funkcijas lielbūves. Lūk. Protams, strādājot ar Rīgas centrālu tirgu un ar daudziem citiem vēsturiskajiem īpašumiem Rīgas vēsturiskajā centrā un piedaloties formos kā šis un citur, ir skaidrs, ka ir ļoti daudz grūtības un šķēršļi šo ēku sakārtošanā, un par tiem ir aktīvi jādomā. Protams, tas ir ēku lielais izmērs, to tehniskais stāvoklis, bet man svarīgākais, ko es esmu arī savā darbā sastopos, šo dažādo pušu interešu savienošanu. Tas prasa ļoti ilgu laiku, un tikmēr tās ēkas turpina stāvēt tukšas. Tā kā par to mēs arī varam vēlāk padiskutēt apaļajos galdos un diskusijās. Un, protams, arī nododot tālāk šos diskusiju jautājumus, mēs varam runāt par to, kādas tad būs tās jaunās funkcijas, kas Rīgas vēsturiskā centra ēkās ienāks, jo tās funkcijas, kuras kādreiz bija pagātnē, mēs nācām uz pašvaldības iestādēm saņemt dažādas izziņas vai vēl kādus citus pakalpojumus, ļoti daudz, kas no tā notiek digitāli. Un kas tad būs tā jaunā vieta, jaunai kultūrai, kas būs tie lietotāji gan centrāla tirgu, gan vēl kādā mājā, vai arī Vidzemes tirgu, ko pieminēja Visvaldis, bet mans stāstījums bija par otru tirgu. Paldies! Paldies!